nedēļā, šajā te dienā. Es esmu Artūrs no Joshua ministrijas kalpošanas, un šis ir vārds šai nedēļai. Un šodien es vēlējos atgādināt mums par tiem vārdiem un to apsolījumu, ko mums deva Jēzus pirms viņš tika paņemts uz debesīm. Šis te apsolījums, šie vārdi, un kā citreiz mēs sakam, tā lielā pavēle, ko Jēzus deva saviem mācekļiem, un, ja tu arī esi ticīgais Jēzu Kristu, tad šis absolūti ir dots mums. Piemēram, Marka evaņģēlijā 16. nodaļā, 15. pantā, Jēzus saviem mācekļiem saka, lai viņi iet pa visu pasauli un pasludina evaņģēliju visai radībai, lai pasludina labo vēsti it visur pasaulē. Un 17. pantā Jēzus šeit saka vārdus, bet šīs zīmes ticīgiem ies līdzi, manā vārdā tie ļaunus garus izdzīs, jaunām mēlēm runās, tie ar rokām pacelts čūskas, un kad tie dzers nāvīgas zāles, tad tās tiem nekaitēs. Neveseliem viņi rokas uzliks, un tie kļūs veseli. Un arī līdz pat nodaļas pašām beigām varam izlasīt. Un tas kungs, kad viņš ar tiem bija runājis, ir uzņemts debesīs un sēž pie Dieva labās rokas. Un tie izgāja un mācīja visās malās, un tas kungs tiem darbā palīdzēja un vārdu apstiprināja ar līdzējošām zīmēm. Un var teikt arī brīnumiem. Un tas, ko es vēlos šajā dienā atgādināt tev, sev pašam arī, protams, to, ka runājot par šīm zīmēm un brīnumiem, ka tas, kas cilvēkam šķiet neiespējami, kā var būt zīmes, kā var būt brīnumi, kā var notikt, piemēram, dziedināšanas, bet tas, kas cilvēkam ir neiespējams, tas Dievam ir absolūti iespējams. Dievs taču ir visu lietu autors, viņš ir visa radītājs, un viņam viss ir pa spēkam. Un es vēlos dalīties ar vārdiem, ar to atgādinājumu, pareizāk sakot, par to, ka sakarā ar zīmēm un brīnumiem, kas ir apsolīti, mēs to redzam, kā zīmes, brīnumi sekoja pirmajiem ticīgajiem. Un tieši tas pats taču attiecas arī uz mums. Nekas jau nav mainījies. Absolūti nekas. Vai tad Dievs ir persona, kas mainās? Vai tad viņa spēks gadu gaitā būtu kāds vājāks palicis? Bet nē. Ir ļoti svarīgi, lai mēs mūsu dzīvēs, lai mēs esam ar tām gaidām, lai mēs sagaidām, ka tad, kad mēs liecinām par Jēzu, kad mēs kalpojam viņam, lai šīs zīmes, lai brīnumi, lai tā ir lieta, ko mēs sagaidām. Tas taču nav tā, ka, jā, varbūt reizēm, vai tad varētu būt tā, ka kādos tikai īpašos gadījumos notiek dziedināšanas, kādas zīmes, brīnumi, kaut kas pārdabisks notiek. Bet nē, tas taču tā nav. Tā kā Dievs nav mainījies, arī viņa apsolījumi nav mainījušies. Mums būtu jāgaida, jāsagaida, būtu jābūt ar tām ilgām, ka es zinu, ka tam, ko es daru priekš Jēzus, priekš Dieva valstības, tam ir augļi, tam ir rezultāti, un zīmes un brīnumi nevis var būt, bet tie seko mūsu sludinātajam vārdam. Lai mēs nelimitējam, lai neierobežojam Dievu ar saviem prāta kādiem limitiem vai šaubām. Tas patiesi tā arī ir, ka visas šīs zīmes
ticīgiem ies līdzi. Ja tu esi ticīgais Jēzu Kristu, ja Jēzus ir tavā sirdī, tavā dzīvē, un vēl vairāk, ja tu jautā, ja tu prasi Dievam pēc svētā gara kristībām, pēc šī spēka no augšienes, pēc Dieva uguns, pēc Dieva svētā gara svaidījuma, tad šīs zīmes un brīnumi tam vārdam, ko tu sludināsi, vienkārši sekos. Jā, protams, Dievs visu arī dara savā laikā, savā īstajā laikā. Reizēm taču esam dzirdējuši iespējams cilvēku liecības, ka piemēram, pēc aizlūgšanām, piemēram, dziedināšana nav notikusi uzreiz un momentāli, bet gan, piemēram, kad cilvēks jau ir ceļā uz mājām, tad pēkšņi kādā brīdī cilvēks saņem īstu dziedināšanu, kas viņam bija vajadzīga. Tās ir reālas cilvēku liecības, ka cilvēki saņem no Dieva pat pēc dievkalpojuma, pēc aizlūgšanām, pēc sludinātā vārda. Dievs visu dara savā īpašajā laikā. Arī tā tas notiek, bet katrā ziņā pats svarīgākais, ko es vēlos, kas manā sirdī ir šodien. Tāpēc es ar šo dalos ar tevi, lai mums šodien atgādinātu to, ka nekas nav mainījies, un lai sagaidām, lai vienkārši ticam, lai vienkārši zinām to, ka tam vārdam, ko mēs pasludināsim, izteiksim, vai tā būs liecība par to, ko Dievs darīs tavā, manā dzīvē, vai tam vārdam, evaņģēlija vēstī, tad, kad mēs to pasludināsim kādam, tai ir spēks un zīmes un brīnumi. Tai ir jāseko, tas vienkārši tā ir. Kā manā vārdā tie ļaunus garus izdzīs, jaunām mēlēm runās, tie ar rokām pacels čūskas, un kad tie dzers nāvīgas zāles, tad tās tiem nekaitēs, neveseliem viņu rokas uzliks, un tie kļūs veseli. Šis spēks mums, kā ticīgajiem Jēzu Kristu, jau ir dots. Tāpēc ir laiks sagaidīt, un ir laiks ticēt, un arī nekad neaizmirst, paturēt prātā, nekad nepalaist vaļā to, ka šie brīnumi, zīmes apstiprinās to vārdu, ko mēs sludināsim cilvēkiem, un, kā šeit pat teikts, visai radībai šajā nodaļā. Tāpēc satveram šo ticībā un vienkārši sagaidīsim un apzināsimies to, ka tam, ko mēs darām priekš Dieva un viņa valstības, tad, kad mēs sludinam Dieva evaņģēlijā, Jēzus Kristus evaņģēlijā, zīmes un brīnumi mums seko. Tāpēc šis ir arī tas pats galvenais, kas bija šodien manā sirdī. Priekš tevis esi svētīts, un kā nevienu reizi es saku, pārdomā šos te vārdus arī pats pie sevis. Pārlasi vēlreiz šīs raksturvietas, lai Dieva vārds runā pats par sevi, tieši uz tavu sirdi, un atgādina vēl kādas lietas. Svētais gars mums māca visas lietas, un to, ko nepiebildu vai nepateicu es šodien, to svētais gars tev personīgi var atklāt, vēl papildus, atgādināt, pateikt kaut ko vēl vairāk. Tāpēc esi svētīts šajā nedēļā gan ar šo te vārdu un vienkārši ar visām Dieva svētībām, kas vien viņam ir priekš tevis sagatavotas. Esi svētīts un iepriecināts varenā mērā Jēzus vārdā, tāpēc šis arī bija šis vārds šai nedēļai. Vēlreiz svētības tev, tiksimies jau citā nedēļā. Pagaidām atā.